iekārtojies ērti un aizver acis. Un tad pievērs uzmanību savai elpošanai. Ielpai, izelpai. Veic dziļas ielpas, dziļas izelpas. Tā, ka vēders piepūsts kā balons, kurā tiek iepūsts gaiss, kad ielpo un saplok, izelpojot, kā balons, no kur tiek izlaists gaiss. Un pievērs uzmanību elpojot tam, kā šis gaiss, kas ienāk, izplūst pa visu ķermeni. Kā tas tiek piegādāts visam ķermenim, šis svaigais gaiss, un izelpojot tas, kas ir izlietots, izelpojas. Eņģeļi, mēs vaicājam, lai jūs būtu ar mums šajā ceļojumā, šajā meditācijā. Lai jūs būtu ar mums katru soli, katru mirkli, katru domu, katru momentu un vadītu mūs, palīdzētu mums saredzēt to, ko mums ir svarīgi saredzēt šī ceļojuma laikā. Skaidru un gaišu saredzēt un sadzirdēt un sajust to, kas nāk un nāks mums par labu mūsu konkrētajā situācijā. Kas mums palīdz un palīdzēs atrisināt kādu situāciju, uzlabot kādu situāciju. Tas mums palīdz ienest kaut ko labāku, kas ienes skaidrību. Aiziet ar mums, eņģeļi. Un tad domās, dodies uz kādu vietu, kas tavuprāt, tavās sajūtās ir visdrošākā vieta uz šīs pasaules, šajā fiziskajā ķermenī esot. Domās, iztēlojies šo vietu, kura tā ir, kur tu jūties pilnīgā drošībā. Tas ir telpās, varbūt tas ir dabā, pie ūdens, ar ūdenskritumiem, putna dziesmām, vēju šalkoņu. Varbūt kādās mājās, kādā telpā, uz dīvāna gultā, kādā citā vietā, telpā. Iedomājies, iztēlojies to vietu, kur tu jūties droši. Kur viss saspringums aiziet, kur tu zini, ka tev pilnīgi par neko nav jāstraucās, ka viss ir tieši tā, kā tam jābūt, un ka viss ir ok, un ka tu esi drošībā. Dodies uz šo vietu un izbaudi šo enerģiju. Vienkārši varbūt pastaigā riņķī, domās par šo vietu. Bet koncentrējies uz šo vietu, uz šo sajūtu. Šo sajūtu, ko būšana šajā vietā dod, šo drošības sajūtu. Varbūt tu sajūti kādas smaržas, varbūt ir dzirdami kādi trokšņi. Ieelpo to visu, izelpo.
Jo vairāk tu ielpo un izelpo, jo vairāk tu jūti, ka tu saplūsti ar to visu kā viens. Dziļi ielpo, dziļi izelpo. Dziļi ielpo šo drošības sajūtu un dziļi izelpo. Un tad redz, ka šai vietā esot, pamazām sāk rasties tāda migliņa. No sākuma tāda viegla, tāda vēl cauri redzama migla, un jo ilgāk tu vēro, jo vairāk tu redz, ka šī migla top augumā, top arvien biezāk, arvien necaurredzamāk. Un tu jūties drošībā. Kaut arī tu neredz, kas apkārt ir. Jo lielāka migla. Tu jūties drošībā. Un tad talmā pavīd gaismiņa. Un tur ir eņģelis, kur tu vari saredzēt, kuru tu saredzi, kurš aicina tevi sekot šai gaismiņai, sekot eņģelim. Miglā. Un ceļš pavers šajā miglas mākonī. Ceļš. Tad brīdī, kad tu izlem, kad tu sekosi eņģelim, parādās ceļš miglā. Izgaismots ceļš, pa kuru tu dodies, taciņa. Un tu zini, ka tu esi drošībā. Eņģeļi ir ar tevi. Tu jūties drošībā un tu dodies pa šo ceļu, pa šo taciņu. Joprojām jūties drošībā. Un ejot pa šo ceļu un taciņu, pievērs uzmanību tai situācijai, kas tavā dzīvē ir. Par kuru tev ir tāda sajūta, ka tā ir kāda saikne iepriekšējās dzīvēs. Tā ir kāda nozīmīga saikne ar kādu vienu vai vairākām iepriekšējām dzīvēm. Kāda problēma situācija, kāda situācija, kurā tu labprāt rastu kādu skaidrību. Dodoties pa šo taciņu. Piedomā pie šīs situācijas, ka šī situācija ir emocijas, kādas tev šī situācija tagadnē esošā izraisa. Un piedomā pie tā, kas ir tas, ko tu vēlētos labprāt uzzināt. Ja tu nonāktu šajā iepriekšējā dzīvē vai dzīvēs, ja tu varētu redzēt šīs iepriekšējās dzīves kā tādu filmu ekrānā, ko tu labprāt uzzinātu, ko tu vaicātu. Un apsaies uz taciņas, ja nepieciešams, uz ceļa. Bez steigas. Eņģeļiem ir viss nepieciešamais laiks, lai gaidītu uz tevi. Un dodies uz priekšu. Un seko eņģeļa, seko taciņai, ceļam,
kas ir izgaismots priekš tevis. Eņģeļi ir ar tevi. Jūties drošībā un droši. Un zini, ka tikai kaut kas labs var notikt, tāds pozitīvs. Un pamazām sāc ievērot, kā migla izzūd, paliek arvien skaidrāk un skaidrāk. Viss apkārt noskaidrojās. Un tu esi tāda pakalniņa virsotnē. Un skaties lejā. Un tur ir tilts. Brīnišķīgi, skaisti izdekorēts. Tilts. Tiltiņš. Un tu redzi, ka tā taciņa, ceļš, pa kuru tu ej, ved pāri tiltam. Tu vēl īsti nevar saredzēt, būt. Ja vari, tad vēl īsti nezini, kas ir aiz tilta otrā pusē. Bet jūti tādu zināt, kā ar tādu priecīgu, tādu satraukumu. Un dodies pa šo taciņu, tiltiņu virzienā. Un šis nav tāds parasts tilts, šis ir tilts, kas ved no šodienas realitātes uz to laiku pagātnē. Tas dvēseles ceļojuma pagātnē uz to laiku, kas ir viss nozīmīgākais. Tavas situācijas sakarā, kur ir kāda atbilde, kāds izskaidrojums, kāds skaidrojums tavai tagadnes situācijai. Šis ir tilts, kas ved uz šo pagātnes dzīvi, pagājušo dzīvi, iepriekšējo dzīvi, laiku. Un jo tuvāk tu nonāc tiltam, jo vairāk tu sajūti šo majestātiskumu, šīs visas situācijas, šī tilta esamības un to, cik šis tilts ir īpašs un to, cik šis ceļojums ir īpašs. Tu to sajūti un dodies uz šī tiltiņa. Ej pa šo tiltu, ej pāri šim tiltam. Atceries dziļi ielpot un dziļi izelpot. Un nonāc tilta otrā pusē. Tāds kārsts, ka tu esi nonākus tilta otrā pusē. Un taciņa vēl joprojām ir izgaismota. Pat ja vairs nav miglas, eņģeļi ir ar tevi. Varbūt tu redzi eņģeļus, jūti, varbūt nē, bet zini, ka eņģeļi ir ar tevi un tu esi drošībā. Un tu dodies un skaties riņķī un apkārt. Redzi, kur tu esi nonācis. Kas šī ir par vietu, kas ir šie cilvēki.
Atceries jautājums, kādi tev bija. Un vienkārši tagad dod sev iespēju paceļot šajā pasaulē. Varbūt tās ir vairākas vietas, kur tu dodies. Un šie tavi jautājumi, kas tev ir bijuši prātā, viņi kā tāda plate fonā atkārtojas. Tāpat laikā tu dod sev iespēju, dod sev atļauju vienkārši izpētīt, kur tu esi. Un esi atvērta visam, ko tu redzi, ko tu šeit piedzīvo. Atceries dziļi ieelpot, dziļi izelpot. Turpini savu ceļojumu šajā pasaulē. Atceries, ka eņģeļi ir ar tevi, un eņģelis ir ar tevi arī tas, kurš vadīja tevi pa šo ceļu. Un ja tev rodas kādas neskaidrības, tad vienmēr var pavaicāt eņģelim. Esi atvērta. Es ļaujies šim ceļojumam. Un tad, kad esi paceļojis, redz sevi atgriežamies pie tilta. Un tu redz eņģeļus tur, kas tevi sagaida. Un viņi dod tev vēl tādu ziņu, tādu kopsavilkumu par visu, ko tu piedzīvoji. Pateicies eņģeļiem par šo piedzīvojumu, par palīdzību.
dodies pāri tiltam atpakaļ uz taciņas, pa kuru nāci. Pa kuru ejot nonāci līdz tiltam. Taciņu, ceļu, varbūt iela. Atceries ceļu ielpot, ceļu izelpot. Un māju ceļā pievērs uzmanību visam, ko tu apkārt redzi. Un tāpēc laikā dodies uz priekšu. Ceļi ielpot, ceļi izelpot un sajūti sevi saplūstam ar visu, ko apkārt redzi. Viss šķiet skaidrāks, patiesāks, īstāks. Izbaudi to. Un tad redz sevi atgriežamies tajā vietā, kur tu uzsāk šo ceļojumu. Tajā vietā, kur tu jūties droši, visdrošāk. Redz sevi atgriežamies tur. Eņģelis, kas tevi vadīja šī ceļa taciņas, atvadās. Esi vēl šajā enerģijā uz kādu brīdi jūties droši, kur tu jūties vislabāk, visdrošāk. Elpo dziļi, ielpo, izelpo, sajūti visu apkārt esošo. Un tad pievērs savu uzmanību savam fiziskajam ķermenim. Elpojot, ielpojot, izelpojot. Sajūti drēbes uz ķermeņa. Sajūti savu ķermeni, kur nu tas ir, vai nu guļot, vai sēdus stāvoklī. Savu ķermeni uz krēsla, vai uz gultas, vai kaut ko citur. Vēl pāris reizes dziļi ielpo un izelpo. Un tad atver acis un atgriezies šajā ikdienā, šajā dienā, laikā, mirklī, fiziskajā pasaulē.